Pasaules grāmatu un autortiesību dienā Madonā norisinājās grāmatu svētki, kas līdztekus iezīmēja arī Madonas pilsētas 100-gadi. Tā bija grāmatu, tās autoru un lasītāju tikšanās klātienē, sarunās un radošās darbnīcās krāsaini izdzīvojot ik mirkli. Mēs visi esam ceļā uz Madonas 100-gadi. Bet grāmata ir neierobežots ceļojums ar neierobežotiem galamērķiem un ceļabiedriem. Un šī gada grāmatu svētku moto tad ir grāmata, neierobežots ceļojums. Šodien mēs sastopamies ar ļoti daudz dzeltenām papīra lidmašīnām, kas ir mūsu pieturzīmes. Tas ir tikšanās, sarunas, radošas darbošanās, prieka, aizkustinājuma un smiekla asaras. Tas taču ir brīnišķīgi, ja mēs to visu varam iegūt vienā dienā, vienā ceļojumā. Ļoti svarīgi, ka mēs svinam un godinām grāmatu. Mēs ieraugām autorus un grāmatu tā kā no otras puses. Tuvāk mums ir iespēja iepazīt, un līdz ar to arī rodas lielāka interese par grāmatām. Mēs esam bibliotēku nedēļā, kuras vadmotīvs ir bibliotēkas nākotnē. Un grāmatu svētki, tā ir mūsu pamatdarbība. Tas ir laiks, kad satiekas lasītāji, grāmatas, izdevēji un, protams, autori. Šoreiz madonieši tikās ar rakstniekiem Jāni Joņevu, Ingu Grensbergu, Inesi Valteri un kopā ar publicisti Andu Līci atvēra dzejnieces jaunāko grāmatu Nākamā pietura, klātienē sajūtot viņas harizmu un viedo redzējumu uz dzīvi. Mums ir jāsatiek grāmata un jāsatiek vienam otrs arī. Un tādā veidā mēs varam tālāk atkal dzīvot. Mēs nevaram, mēs reizēm ir tās, ka mēs dzīvojam bez gaisa, bet šādā veidā jau mēs atkal uzpildāmies. Un šodien atklājam jūsu grāmatu. Kas ir tas vēstījums? Katra diena ir nākamā pietura, katrs cilvēks arī ir nākamā pietura, un arī katra grāmata ir tāda. Tajās pieturās ir kādas atziņas, jūsu redzējums, mudinājums. Ko lasītājs sastaps atverot vāku? Es domāju, ka viņš sastaps arī sevi. Es ceru, ka tā. Savukārt viena no košākajām Latvijas sievietēm stila konsultante Žanna Dubska pasākumā ienesa krāsu un sarunas viegluma paleti, kas jāatzīst ikdienā tik daudziem pietrūkst. Mans uzdevums ir iedvesmot uz pārmaiņām, iedvesmot uz baudām, iedvesmot uz to, ka mūsu pat ļoti smagajā gadījumā dzīve ir superīga. Un šajā gadījumā es braucu ar konkrētiem padomiem, konkrētām kaut kādām lietām, kuras var uzreiz sākt kaut ko mainīt, lai tās pārvērtības arī notiek. Lai no Žannas, kura jau ir vieda, un dzīvo skaistu dzīvi un dzīvo tādu baudu, kā mūsu sievietēm Madonē vai kādā citā rajonā paņemt mājās un ievest to baudu. Uz jautājumu, kāds tad ir viens no viedākajiem padomiem dzīves pārvērtībām, Žanna atbild savā stilā. Mīļie, sāciet ar vaukrāsu, ar jūsu vaukrāsu. Ne tā, kura piestāv jūsu acīm, bet tā, kura dod jums enerģiju. Ziniet, kas man zem svārkiem? Es tagad nerādīšu, bet tur ir krāsa, kura man iedvesmo. Tas pieaugušajiem, taču arī bērniem un jauniešiem grāmatsvētkos savs piedzīvojums, radoši darbošanās kopā ar autoriem. Es pastāstu par to, kā vispār top stāsti un kā mēs viņus ikdienā varam ieraudzīt. Ir dažādas tehnikas arī, kā mēs to varam darīt. Un tas, ko vēl mēs darām, mēs paši izmēģinām, kā tas ir radīt. Un mūsu tas radīšanas process sākas nevis ar vārdu, bet ar zīmēšanu. Pirms 2 gadiem atpakaļ bija šī pati autore mūsu skolā. Un tagad, kad ir jauna grāmata, viņas tas interesantāk ir. Un, kad mēs darbojamies, jo klasē mēs tikai klausījāmies, un tagad mēs darbojamies. Tik svētki izdevušies? Jā. Vai svarīga grāmata laikā, kad ir telefons, dators un tik daudz iespējas? Es gandrīz nelasu, bet lasu dažreiz tā, jā, ļoti maz lasu. Kāpēc? Es telefonā vairāk visu atrodu. Ka mazinās šī interese, jo ir ļoti liels piedāvājums, īpaši jau bērniem un jauniešiem, jo es strādāju bērnu bibliotēkā. Un tur patiešām ir šis lielais kārdinājums ātri iegūt informāciju, ātri iegūt sajūtas, emocijas, un to nedod grāmata. Protams, mums ir dažādi projekti, kā mēs viņus ieinteresējam lasīt. Pieaugušiem jāsāk lasīt. Un bērni mācās no tā, ko viņi redz. Tā laikam ir īsa atbilde uz visu. Tieši tā.
Jāuzsver, ka akcentējot Madonas 100. svētku ietveros tika atvērta arī vēlējumu grāmata, kur ierakstu nākamajām paaudzēm, kā pirmie veltīja Madonas novada domas priekšsēdētājs Agris Lungevičs un pilsētas pārvaldnieks Guntis Ķeveris. Līdztekus tam iesākās virtuālās izstādes 100 nozīmīgākās grāmatas veidošana. Katrs tiek aicināts veidot šo izstādi mums kopā. Gan skanējot QR kodu, kas ir šodien pasākuma laikā pieejams, kā arī ikdienā visos sociālos tīklos un interneta vietnēs. Protams, papīrs un pildspalva nav aizstājami, arī tā var nobalsot par savu grāmatu pie mums Madonas novada bibliotēkā, lai kopīgi pilsētas jubilejā mēs varētu šo izstādi redzēt un paskatīties, kā mums sakrīt šīs gaumas ar citiem iedzīvotājiem. Vēl tikai jāpiebilst, ka Grāmatsvētki Madonā vēlreiz apliecināja, ka bibliotēka šodien ir daudz vairāk nekā vieta, kur glabājas tikai grāmatas. Tā ir satikšanās vieta idejām, paudzēm un sarunām, bet patiesāk tie novēlējumi Madonas 100-gadei kļūs par vēstījumu tiem, kuri šo pilsētu sauks par savējo arī nākamajās paudzēs. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.